Esmu Aija Cunska, strādāju Smiltenē, firmā Madara 89 par informācijas tehnoloģiju daļas vadītāju. 20 gadus esmu strādājusi Smiltenes ģimnāzijā, 7 gadus no tiem par direktori. Esmu viena no LACTA dibinātājām un organizatoriem kopš 1998. gada. LACTA ir rudens laiks, kad ražu novāc gan dabā, gan informācijas tehnoloģiju lauciņā. LACTA ir unikāls sadarbības modelis, kur pat skolēni var mācīt skolotājus, studenti var sniegt padomus profesoriem. LACTA mēs organizējam tā, lai tā būtu priekš ikviena, lai tur varētu piedalīties skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji, informācijas tehnoloģiju speciālisti, eksperti. Arī darbības formas mums LACTA ir bijušas visdažādākās. Ir bijušas lekcijas, konferences, publikācijas, semināri, kursi, praktiskas nodarbības, ir bijuši multimēdiju laboratorijas, ir bijušas internet lasītavas, ir bijuši tehnoloģiju šovi, pat informācijas tehnoloģiju tuneļi. Ir bijuši arī konkursi, un tikai un vienīgi LACTA ietveros notiek 2 īpaši konkursi. Vienu no tiem atbalsta sabiedrība Tilde un pasniedz izcila pedagoga, arī LACTA dibinātāja Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju labākajam skolotājam informātikā. Otrs konkurss ir, kuru atbalsta Eiropas Savienības programma e-twinning un pasniedz nacionālo gada balvu labākajam sadarbības projektam konkrētajā mācību gadā. Mums LACTA ir arī savi ilglaicīgi atbalstītāji, un mēs visi gribam pateikt lielu paldies Microsoftam, Tildei, Lielvārdam, Latvijas Universitātei un konkrēti neklātienes matemātikas skolai, Rīgas Tehniskajai universitātei un konkrēti tālmācības studiju centram, datorzinību centram, Lattelekomam, pašvaldībām, tajās pilsētās, kur parasti LACTA notiek, Ventspils digitālajam centram, datorzinību centram un visiem mūsu draugiem. Katru gadu LACTA ir mainījusies arī pamattēma, bet mērķis ir un paliek tikai viens, kā informācijas tehnoloģijas ienest mācību procesā un kā informācijas tehnoloģiju rīkus izmantot tā, lai mēs radītu uz skolēnu centrētu mācību vidi.